Šobrīd esam pieslēgušies 6 no deputātiem. Andris Dombrovskis, Gunārs Sikalnieks, Māris Zaugte vēl nav. Gunārs pieslēdzās jau ļoti labi. Pulkstens ir 10 un varam sākt darbu. Cerēsim, ka pieslēgsies arī kolēģi, kas vēl nav. Atgādinu par diskusijām un personu datiem. Mūs ieraksta un mūs vēro un ir jādomā, ko mēs runājam. Šīs dienas darba kārtībā kopā ir 28 jautājumi, no kuriem 27 ir lemjošie un 1 ir informatīvs. Par darba kārtību kādi priekšlikumi vai iebildumi? Neredzu. Aicinu apstiprināt darba kārtību. Gunārs? Gaidīsim, balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav, tātad visi klātesošie nobalsojām. Paldies, un pārējiem pie izskatāmiem jautājumiem. Pirmais šīs dienas darba jautājums ir par Sija Madonas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Šī gadījumā neiet runa par naudas ieguldījumu, bet par mantisku ieguldījumu, par zemes vienību, kas ir Lubānā Plosnieku ielā, uz kuras atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tā ir sagadījies, ka šis zemes gabals vēl joprojām ir pašvaldības īpašumā. Kapitāla sabiedrībai ir vērienīgi investīciju plāni uz Lubānas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukciju. Un mums ir 2 varianti, vai nu slēgt apbūves tiesību nomas līgumu vai ieguldīt pamatkapitālā. Prātīgākais, protams, ir ieguldīt pamatkapitālā, lai viss nekustamais īpašums, kas saistīts ar pakalpojumu nodrošināšanu, būtu kapitāla sabiedrības rīcībā. Sīkāk Uģis izpilddirektors piekomentēs. Aigars gandrīz visu jau pateica par šo tēmu. Ko var papildināt? Skaidrs, ka, ja īpašums ir vienās rokās, visi jautājumi risinās daudz vienkāršāk, jo apbūves tiesība arī ierobežo zināmā mērā darbošanos. Un tā kā ir nepieciešams veikt projektēšanu, tad ļoti saprātīgi būtu mums ieguldīt zemi, kas ir zem attīrīšanas iekārtām pašvaldības uzņēmuma pamatkapitālā, līdz ar ko tad viņi var droši rīkoties un arī visu darīt daudz vienkāršākā veidā. Šobrīd zemes gabals ir izgājis procedūru un ir novērtēts. Attiecīgi mums ir partneris, kas veic mūsu īpašumu vērtēšanu un ir saņemts atzinums, ka tirgus vērtība šim zemes gabalam ir 11 800 eiro. Kādā apmērā tad arī būs mūsu mantiskais ieguldījums kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Attiecīgi saņemot pretī daļas tādā pašā vērtībā, jo mūsu nomināla vērtība ir 1 eiro. Tātad attiecīgi papildinamies par 11 800 pamatkapitāla daļām. Tas arī ir galvenais stāsts. Tātad lēmuma projekts ir pielikumā un, attiecīgi, Madonas ūdens pēc tam veic visu, kas nepieciešams, lai reģistrētu uzņēmumu reģistrā jaunās kapitāla daļas un palielinātu savu īpašumu vērtību. Varbūt kādi jautājumi par šo? Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma klēts Mārcienes pagasts Madonas novads nodošanu atsevināšanai rīkojot izsoli. Pieļauju, ka Ļena būs ziņotājs. Jā. Tā saņemts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma klēts Mārcienes pagastā nodošanu atsevināšanai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,18 hektāru platībā un ēkas. Īpašums ir nostiprināts zemes grāmatā. Mārcienes pagasta pārvaldei viņš nav nepieciešams funkciju īstenošanai, līdz ar to sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu klēt, rīkojot izsoli. Tad īpašums jānovērtē, jāvērtē atkal, jāatgriežas atpakaļ uz nākamo komiteju par atsevināšanu un sākuma noteikšanu. Jautājumi, priekšlikumi. Aicinu virzīt uz domes sēdi.
Andris mums ir pieslēdzies, apsveicam. Vēl pagaidām nav nobalsojis, bet balsojumu slēdzu. Par 7 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Kļavu lauki Mētrienes pagasts Madonas novads atsavināšanu. Ilona. Jā, visiem labdien! 2023. gadā jau Madonas novada doma ir lēmusi par nekustamā īpašuma atsavināšanu Kļavas ar nosaukumu Kļavas. Šā gada 15. janvārī būvvalde ir mainījusi nosaukumu uz Kļavu lauki, kas atrodas Mētrienes pagastā. Īpašumu sastāv no 2 zemes vienībām ar kopējo platību 1,24. Un īpašums ir novērtēts šā gada 17. jūnijā par 2500. Sagatavota lemjošā daļa atsavināt nekustamo īpašumu, kur sastāv no 2 zemes vienībām, apstiprināt nosacīto cenu 2500. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Un persona ir pirkums. Persona ir nomnieks, jā. Jautājumi? Virzam uz finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Paldies, Ilona. Par nekustamā īpašuma Alīdas 2 Barkavas pagasts Madonas novads atsavināšanu rīkojot izsoli. No nosaukuma varam izsecināt, ka Barkavā ir vismaz 2 Alīdas. Aleksandra? Aleksandra? Lena? Jā, izskatās, ka Aleksandrs nav, jā. Tā ir bijis pieņems lēmums par nekustamā īpašuma Alīdas 2 Barkavas pagastā atsavināšanu, rīkojot izsoli. Ir veikta nekustamā īpašuma novērtēšana, īpašums novērtēts par 4000 eiro un sagatavot lēmumu projektu atsavināt nekustamo īpašumu Alīdas 1,29 hektāru platībā, rīkojot elektronisko izsoli ar augšupējošu soli. Noteikti izsoles sākuma cena 4000 eiro. Izsoles noteikumi pielikumā. Jautājumi? Virzam uz finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Rijas Cesvaines pagasts Madonas novads atsavināšanu rīkojot izsoli. Vilnim? Jā, labdien visiem. Tātad mums ir tāds īpašums Rijas, kurš atrodas bijušajā Oļu pagastā, kur droši vien vairs neviens tādu neatceras, kara laikā ļoti nopostīts pašā mūsu teritorijas malā ar brūkošu ēku, varētu teikt, un mūri tur ir un mazu zemes platību. Viņš, protams, pašvaldībai nav vajadzīgs. Viņš ir uzmērīts, viņš ir zemes grāmatā un tagad arī novērtēts par 2800. Un lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu, kāds sagatavots. Jautājumi? Virzam uz finanšu komiteju. Aivis Mitanieks ir. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Paldies, Vilni. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 2,4 Ērgļu pagasts Madonas novads atsavināšanu. Elita. Jā, labdien visiem! Tātad atgriežamies pie nekustamā īpašuma Smilšu ielā 2 Ērgļos atsavināšanu, pārdodot to dzīvokļu īrniekam. Tātad ir veikts arī novērtējums, ir noteikta tirgus vērtība 5700 un aicinu apstiprināt adresi un šo cenu un pārdot to īrniekam. Jautājumi, komentāri? Aicinu virzīt uz finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Paldies, Elita. Par nekustamā īpašuma Ozolkalna lauka Indrāna pagasts Madonas novads atsavināšanu. Tālis ir atprasījies, Ļena glābs situāciju. Jā. Tā
Pagājušā gada domas sēdē pieņemt lēmums par nekustamā īpašuma nodokli no Laukingrānu pagastā nodošanu no atsavināšanai zemes nomniecei. Tā īpašums ir novērtēts par 11,200 eiro. Īpašums ir 3,21 hektāru platībā. Sagatavot lēmuma projektu atsevināt nekustamo īpašumu nodokli no lauki, pārdodot to par nosacīto cenu zemes nomniecei un apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 11,200. Jautājumi, komentāri? Virzam uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 32 Lubāna Madonas novads atsavināšanu. Janam? Tā domas sēdē tika pieņemts lēmums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 32 Lubānā ēku īpašniecei. Īpašums novērtēts par 300 eiro un sagatavot lēmumu projekts atsavināt nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 32, 273 kvadrātmetri platībā, pārdodot to par nosacīto cenu ēku īpašniecei un apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 300 eiro un noteikt, ka pirkuma maksa veicama 100% apmērā pirms līguma noslēgšanas. Ja summa maza, tur bez izpirkuma piekrītu. Jautājumi, komentāri aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu nekustamo īpašumu Meža iela 12a Lubāna Madonas novads. Ļenam? Tā pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu nodot apsavināšanai zemes īpašumu Meža ielā 12a Lubānā. Zemes vienība ir 0,16 hektāru platībā, ir rezerve zemes fondā ieskaitītā un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā zeme, pie kuras nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstībai pašvaldībai un sagatavot lēmumu projektu ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu Meža iela 12a, 0,16 hektāru platībā, nostiprināt zemes grāmatā un organizēt novērtēšanu un virzīt jautājumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Bieži gadās šādi jautājumi, komentāri. Aicinu virzīt uz domas sēdi. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 620 Lazdona, Lazdonas pagasts Madonas novads atsavināšanu. Gunti? Gunta nav, Ļena, tev jāturpina. Jā, izskatās, ka Guntas nav. Tā, šā gada sākumā tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Ezera iela 620 Lazdonā atsavināšanu dzīvokļa īrniekam. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 51,8 kvadrātmetri platībā, īpašums noreģistrēts zemes grāmatā un novērtēts par 11,800 eiro. Sagatavot lēmuma projekts, apstiprināt nekustamā īpašuma Ezera iela 620 Lazdonā, nosacīto cenu 11,800, pārdodot to īrniekam. Jautājumi, komentāri. Virzam uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu Maronas pagasts Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai. Sveiks, Sandi! Tu esi no atvaļinājuma jau mājās, jau ziedu atvaļinājuma laiku. Jā, nu sveiki, nu esmu atgriezies darbā un ir liela laime būt kopā atkal ar jums, manā mīļākajā komitejā. Par izskatāmo jautājumu. Jā, saņemts personas iesniegums ar lūgumu atsavināt zemi mazdārziņa teritorijā nepilni 0,05 hektāru platībā.
Atsavināmai zemes vienībai apakšā ir stingrais lauku apvidus zemes nomas līgums, līdz ar to zeme ir pozitīva lēmuma gadījumā atsavināta atsavināma tās nomniecei. Nu, tā kā pašvaldību funkcijai šī zemes vienība mums nav nepieciešama, tad attiecīgi sagatavota lemjošā daļa nodot to atsavināšanai, novērtēt, ierakstīt zemes grāmatā un atgriezties jau atpakaļ domē izsoles cenas apstiprināšanai. Jautājumi pie ziņojuma. Aicinu virzīt uz domes sēdi. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Mazezeri Aronas pagasts Madonas novads atsavināšanu rīkojot izsoli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām. Sandi. Šajā gadījumā 24. gadā doma ir konceptuāli nolēmusi atsavināt šo zemes vienību starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, jo šī zemes vienība ir noteikta kā starpgabals. Šī zemes vienība kopumā 500 kvadrātmetri, viņa atrodas braucot ārā no Madonas virzienā uz Kusu, tieši pie vietā, kur beidzās Madonas zīme, pagriežoties pa kreisi, ir tāda ūdens tilpa ezers, kas pieder fiziskai personai. Un tā ir tāda maza zemes strēlīte, pašvaldībai piederoša, kuru tad attiecīgi cilvēki arī gribētu atsavināt. Nu, tā kā pašvaldībai mums šī zemes vienība nav nepieciešama, tur varbūt jautājums ir par piekļuvi ūdens tilpai, bet tā kā ūdens tilpa arī pieder fiziskai personai pilnā apjomā, tad domāju, ka varam arī šo te zemes vienību atsavināt. Un šī zemīte ir novērtēta par 1600 eiro. Izsoles noteikumi pievienoti lēmuma projektam pielikumā. Varam atbalstīt. Šī tā zemes vienība, kas pie paša ceļa piekļaujās, jeb tā, kas tur ir bišķi tālāk? Nu, viņa gandrīz pie ceļa. Tur ir tā autobusa apgriešanās vieta, šosejas P30, un viņa piekļaujās pie tās autobusa apgriešanās vietas, tā zemes strēle. Skatos, Gunita kaut pieslēgusies, mums arī ar viņu bija telefons saruna iepriekš par šo zemi. Tieši zemes gabals ir pie paša ezera. To otru zemes gabalu vēl nenodosim atsavināšanai, jo jāizlem tieši, vai viņam vispār ir tas starpgabala status. Jo bija 2 zemes vienības, bet šis tieši ir pie paša ezera. Tāds starp mazdārziņiem un ezeru. Viņam nav tiešās piekļuves šim gabalam konkrētajam, kas iet šobrīd uz atsavināšanu. Jā, labi, virzam uz finanšu komiteju un tad jau tālāk lūkosies. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Baltiņa mājas Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu rīkojot izsoli. Sandi. Arī šeit doma pirms 2 gadiem jau konceptuāli ir nolēmusi nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu. Tā ir dzīvojamā māja starp Biksēras ciemu, jeb Kalnagrabām un Rēģu kalnu. Kādreiz šajā mājā dzīvoja īrnieki, tad tur izcēlās tāds mazs lokāls ugunsgrēks, un kopš tā laika viņa ir palikusi neapdzīvota. Zemes vienībā apkārt ap pašu ēku viņa nav liela, bet ēka pati kā tāda viņa ir masīva, pietiekoši skaista, ja viņu atjauno un saved tādā cienīgā kārtībā. Bet jā, īpašums ir novērtēts, un viņam ir noteikta iespējamā tirgus cena 5000 eiro. Nu, un attiecīgi sagatavot arī lemjošā daļa, nododam atsavināšanai un nosakām sākuma cenu izsolē 5000 eiro. Lai izdodas jautājumi par šo, kolēģi, aicinu virzīt uz finanšu komiteju. Gunārs, nobalsojam, balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav.
par nekustamā īpašuma Kaķīša Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu. Andiņ? Arī šeit pirms gada Dome konceptuāli ir nolēmusi nodot īpašumu atsavināšanai. Tā ir zeme lauku viensēta starp Sarkaņu ciemu un Biksēri, tieši pa vidu tur netālu no šosejas. Kopējā platība zemē ir 1,1 hektārs, un uz šīs zemes atrodas 3 ēkas, kuras pieder fiziskai personai. Nu, un attiecīgi tad arī atsavināšanas ierosinātājs bija šo ēku īpašnieks. Nu, un tātad zeme ir atsavināma arī tieši šo ēku īpašniekam, kā to nosaka likumdošana. Īpašums ir novērtēts kopumā par 2,8 tūkstošiem, un lemjošā daļa tāda ir sagatavota. Atsavinām, apstiprinām pārdošanas cenu, un lai top. Lai top jautājumi, komentāri, virzam uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu, par 8 pret atturās nav. Paldies, Sandiņ, par ziņojumiem. Stafetes kociņš pāriet Artūra rokās. Par nekustamā īpašuma Aiviekstes iela 15 Ļaudonas pagasts Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai. Sveiciens visiem. Jā, ir saņemts personas iesniegums par to, ka vēlās izpirkt zemi zem sev piederošām ēkām. Lemjošā daļa ir sagatavot, nostiprināt zemes grāmatā, novērtēt un atgriezties domē par cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai. Lūgums atbalstīt. Jautājumi Artūram. Virzam uz domes sēdi. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašuma Vestas iela 1017 Jaunkalsnava Kalsnavas pagasts Madonas novads atsavināšanu rīkojot izsoli. Artūr. Jā, turpinām ar to, ka Kalsnavā ļoti daudz šo dzīvokļu. Šis arī jau ir jūnijā šogad apstiprināts, ka nododam šajā ēkai vēl vienu dzīvokli izpirkšanai un izsolē, un novērtēts ir pa 6500, ar ko papildināsim pašvaldības budžetu, un lūgums apstiprināt cenu un apstiprināt to, ka nododam izsolē, un tad jau organizējam izsoli. Jautājumiem. Virzam uz Finanšu komiteju. Paldies, veiksmi darbā visiem! Paldies par ziņojumu. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašuma Kosmonauta iela 15,4 Varakļāni Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai. Karīna. Prieks tevi redzēt. Labdien! Tā, man arī. Labdien! Saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvoklīti adresē Kosmonauta iela 15,4 Varakļāni, kuru šī persona arī ilgstoši īrē. Tā dzīvoklis 7,5 kvadrātmetru platībā, īpašumtiesības zemes grāmatā nav nostiprinātas, no pārvaldes puses pilnībā atbalstu šādu dzīvokļu atsavināšanu, parādu nekādu komunālo maksājumu nav. Starp šo īrnieku un viņu pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir noslēgta vienošanās par dzīvokļa atsavināšanu pilngadīgam ģimenes loceklim. Un sagatavots lēmumiņš, ka nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklim. Tālāk jau jāorganizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un virzīt jautājumu par atsavināšanu šim ģimenes loceklim. Jautājumi, komentāri. Virzam uz domes sēdi. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Karīnai tehniskā pauze nav. Tehniskā pauze par nekustamā īpašuma Barkavas iela 18 Varakļāni Madonas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai. Lūdzu. Jā, arī saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes vienības atsavināšanu.
Zeme Barkavas ielā 18, 866 kvadrātmetru platībā, pašvaldībai piekritīga zeme, īpašumtiesības pašvaldības vārdā nav nostiprinātas. Šobrīd lēmuma projekts sagatavots nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, rīkojot izsoli nostiprināt īpašumu zemes grāmatā, organizēt novērtēšanu un tālāk jau virzīt jautājumu par atsevināšanu. Kolēģi, virzam uz atsevināšanu. Virzam, lai iet uz domas sēdi. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Kosmonauta iela 15.1 Varakļāni Madonas novads atsevināšanu. Šī gada janvārī ir pieņemts lēmums nodot atsevināšanai šo nekustamo īpašumu, pārdodot to dzīvokļa īrniecei. 16. jūnijā veikts vērtējums un noteikta tirgus vērtība 6,5 tūkstoši. Šobrīd lēmuma projekts sagatavots apstiprināt nekustamā īpašuma šo nosacīto cenu un pārdot jau par šo cenu dzīvokļa īrniecei. Virzam uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 14 Varakļāni Madonas novads atsevināšanu. Karina? Jā, ļoti līdzīgi. 25. gada novembrī ir pieņemts lēmums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu un pārdot to dzīvokļa īrniekam. Jūnijā veikta īpašuma novērtēšana, noteikta tirgus vērtība 4,800 eiro. Sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma šo nosacīto cenu un pārdot dzīvokļa īrniekam. Virzam uz Finanšu komiteju. Arī mitinieks Gunārs Ikaunieks. Tehniskā problēma ir atnāca balsojums. Okay. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Pils iela 2015 Varakļāni Madonas novads atsevināšanu. Karina? Jā, arī jau iepriekš pieņemts lēmums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu. Jūnijā veikta īpašuma novērtēšana, noteikta tirgus vērtība 6,600 eiro. Šobrīd sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma šo brīvo cenu un pārdot dzīvokļa īrniekam. Virzam uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 417 Varakļāni Madonas novads atsevināšanu. Lūdzu. Šī gada janvārī pieņemts domas lēmums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to dzīvokļa īrniekam. 10. jūnijā šī gada veikts vērtējums, noteikta tirgus vērtība 5,000 eiro. Lēmuma projekts sagatavots apstiprināt nekustamā īpašumā nosacīto cenu 5,000 eiro un pārdot dzīvokļa īrniekam. Virzam uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 1916 Varakļāni Madonas novads atsevināšanu. Lūdzu. 25. gada novembrī nekustamo īpašumu arī pārdodot dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklim, tātad ir slēgta vienošanās. 16. jūnijā veikta īpašuma novērtēšana, noteikta tirgus vērtība 4,900 eiro. Lēmuma projekts sagatavots apstiprināt nekustamā īpašumā nosacīto cenu 4,900 eiro un pārdot īpašumu īrnieka ģimenes loceklim.
Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma riekstiņu māju Murmastienes pagastā Madonas novadā atsavināšanu. Rīna. Vēl Barakļānu novada pašvaldības domes lēmums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu riekstiņu mājas Murmastienes pagastā. Šobrīd veiktā nekustamā īpašuma novērtēšana, 26. jūnijā veikts novērtējums un noteiktā īpašuma tirgus vērtība 700 eiro. Lēmuma projekts sagatavots atsevināt nekustamā īpašumu riekstiņu mājas, pārdodot to par nosacīto cenu ēku īpašniekam un apstiprināt cenu 700 eiro. Jā, arī summa nav liela, izpirkums neparedzās. Jā. Virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Paldies, Karīna, par tavu garo ziņojumu maratonu. Par dzīvokļu īpašumu Saules iela 8-7 Ērgļos, Ērgļu pagastā Madonas novadā nostiprināšanu zemes grāmatā. Ļena. Lai veiktu Madonas novada pašvaldības dzīvojamā fonda efektīvu pārvaldību un īstenotu projektu sociālo mājokļu izveidošanu Madonas novadā, nepieciešams reģistrēt zemes grāmatā pašvaldības bilancē uzskaitītu dzīvokļu, kas atrodas Ērgļos, Saules ielā 8-7. Un sagatavot lēmuma projektu, nostiprināt zemes grāmatā Madonas novada pašvaldības vārda, kā patstāvīgu īpašumu objektu dzīvokļu Saules ielā 8-7 Ērgļos. Jā, projektā izremontētais dzīvokļu īpašums. Aicinu virzīt uz domes sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu nekustamo īpašumu Podnieka zemļi Barkavas pagastā Madonas novadā. Ļena. Tā saņemts pašvaldībā juridiskas personas ierosinājums nodot atsavināšanai zemes vienību Barkavas pagastā. Zemes vienība ir 1,1 hektāra platībā, rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība un sagatavot lēmuma projekts, ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs rezerves fonda zemēs ieskaitīto īpašumu Podnieka zemļi, 1 hektāra platībā nostiprināt zemes grāmatā, novērtēt un atgriezties uz domi par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Virzam uz domes sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav. Paldies, Ļena. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Aronas Pīlādzes projekta jaunas prasmes, jaunas iespējas īstenošanai. Ziņotājs Aigars Šķēls. Tad biedrību projekts novada fondā, jeb līderu projektiņš, aktivitātes bija izsludināts laiku atpakaļ, ir izvērtēti projekti, un Aronas Pīlādzes ir viena no biedrībām, kas ir saņēmis atbalstu šim projektam. Projekta kopsumma ir 1100 eiro, un kā ierasts, kad pašvaldība sabiedriskā labumā aktivitāšu projektus atbalsta ar 10% līdzfinansējumu. Attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts, kad šai biedrībai Aronas Pīlādzes piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, kas šī gadījumā ir 110 eiro. Un finanšu avots ir attīstības nodaļas jau budžetā paredzētie līdzekļi sabiedrības integrācijas līdzdalības pasākumiem. Jautājumi. Šajā projektā bija 5, manuprāt, jeb 6 atbalstītas aktivitātes. Par citām biedrībām mēs jau iepriekšējās sēdēs bijām lēmuši. Aicinu virzīt uz Finanšu komiteju. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret atturās nav.
Un diezgan raiti esam nonākuši līdz sēdes noslēdzošajam jautājumam, kas šī gadījumā ir informatīvs jautājums par Madonas novada iedzīvotāju grupas iesniegumu par ģeoloģiskā, geomorfoloģiskā veidojuma Madonas trepes Velnis pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanu šim objektam. Īsumā es iesākšu, tad precīzāk Lelde noturpinās. Iedzīvotāju grupas aktivitāte balstās uz plānotajām aktivitātēm, kas aiz mototrases, ja zinat, madonieši noteikti zina, varbūt deputāti, kas ir ārpus Madonas, to nezina. Ir aktīvas 3 karjeras šajā teritorijā aiz Madonas mototrases uz Meceres sila virzienā. Un viena no karjerām vērienīgi grasās paplašināties līdz pat 75 hektāriem. Ir izstrādāts ietekmes uz vidi izvērtēšanas projekts jau šai teritorijai. Protams, tie 75 hektāri netiks apgūti uzreizes. Tas ir 50 gadu attīstības plāns šai karjerai. Iedzīvotāji, kas dzīvo tiešā tuvumā, pamatoti vēlas ierobežot šīs darbības. Un viens no risinājumiem, ka šai visai teritorijai varētu uzlikt tādu kā lieguma statusu, kas būtu šis ģeoloģiskais, geomorfoloģiskais pašvaldības nozīmes objekts. Mazliet dalītām jūtām uz šo visu skatos, tāpēc, kad šis lēmums skar arī mūsu aktivitātes, kas būtu aktivitātes Smeceres sila sporta bāzē un arī mototrasē. Viennozīmīgi tas uzliek arī mums tad diezgan lielus aprobežojumus. Tas ir viens. Otrs, ja mēs šādu lēmumu pieņemam, tad ja uzņēmējiem, kam pieder šajā teritorijā zemes, viņi būs tiesīgi no mums prasīt kompensācijas par neiegūto peļņu, par īpašumu iegādes vērtībām un visām tādām lietām. Tā kā šobrīd runājam par to informatīvi, gala lēmumu aicināšu pieņemt domes sēdē, pirms tam vēl skatoties Finanšu komitejā, kur mēs esam pilnā sastāvā. Vēl piebildīšu, ka tā kā šobrīd ir iezīmēts iedzīvotāju iesniegumā, šis Madonas trepes Valnis, viņš tā kā ir mazliet nekorekti iezīmēts. Lelde tur precīzāk pastāstīs, bet kopumā šis Valnis ir neskaitāmas reizes lielāks. Viņš sākas Meceres sila sporta bāzē, bet otrs gals viņam ir pie Daugavas upes. Tur mazliet arī pat Saules kalnu var ietekmēt, ja mēs tā skatāmies perspektīvā uz visu Valni, nevis uz šī vaļņa daļu. Lelde, lūdzu, tad varbūt tu vari detalizētāk pastāstīt kolēģiem. Lelde? Mēs attēlu redzam, tevi neredzam. Jā, labdien visiem! Tagad redzam un dzirdam. Tā tad ir saņemts, kā jau Eigars teica, Madonas novada pašvaldībā iesniegums par iedzīvotāju iesniegumu, 116 iedzīvotāju paraksti, kurā lūgts Madonas trepes Valnim noteikt vietējas nozīmes aizsargājuma ģeoloģiska un geomorfoloģiska dabas pieminekļa statusu. Kā jau arī Eigars minēja, tātad šajā teritorijā, ko iedzīvotāji vēlas noteikt, iedzīvotāji vēlētos, lai tiek noteikt šis status, Ietuvs sporta bāzes, Meceres silas, Madonas mototrase, un te ir arī, ja jūs redziet ekrānu šobrīd, arī var redzēt, ka ir iezīmēts arī viss jau esošā atradne, Smiltgrants atradne, kur jau tiek izstrāde veikta, un arī potenciālā, kurā šobrīd notiek IVNs, un process tā kā ir aizgājis jau atbilstoši spēkā esošajam teritoriālu plānojumam. Šajā teritorijā ir rūpniecības apbūves teritorija, publiskās apbūves teritorija, lauku zemes un pārējās mežu teritorijas. Arī jāmin tas, ka gan lauku zemēs, gan meža zemēs, gan rūpniecības apbūves teritorijā ir pieļaujama tātad atradnes derīgo izrakteņu izstrāde.
vietējās nozīmes dabas pieminekļiem nav tādi aprobežojumi, kā ir ministru kabineta noteikumos noteikti valsts nozīmes dabas pieminekļiem, bet tas, kas būtu jādara, ja kaut kas tāds tiek lemts, tad būtu vietējās nozīmes objektiem, tātad šos te aprobežojumus nosaka pati pašvaldība un lemj vai to ar saistošiem noteikumiem vai ar lēmumu un attiecīgi par šīm teritorijām pati pašvaldība lemj. Vienlaikus jāteic, ka tādus saistošos noteikumus, protams, ka nevar izstrādāt pati pašvaldība, nesaskaņojot tos ar ministriju un noteikti, ko mēs tur gribam vienā vietā nerakt, otrā braukt, vai tur tomēr tas ir arī saskaņojums ar jau augstāk stāvošu likumu došanu valsts mērogā. Tas, ko Aigars minēja, var redzēt, ka šis Trepes valnis, protams, ka nav tikai un vienīgi maz, ja jūs redziet tagad lielo karti. Redzam. Jā, tas, ka, diemžēl, nevaram joprojām pieslēgties valsts mežu Geolatvijai, tad man bija jāizmanto ģeotelpiskās informācijas sistēmas karte. LVM Geo bija daudz labāk tas redzams. Šeit, ja jūs redzēt kursoru, no Madonas puses būtu tā vieta, kur iedzīvotāji vēlas šo te aizsardzību, bet tas Trepes valnis vies līdz pat Neretas upes, jau Jēkabpils novadā Augštecei. Tas ir 45 km garumā un jau ar rezervātu ir aizsargāts Mārcienas un Ļaudonas pagastā, tas ir Krustkalnu rezervātā, šis te jau Trepes valnis arī tur veido to ainavu, un arī iepriekšējā terplānā mēs esam aprakstījuši to, ka tas tur tāds ainaviski skaists un veidojums ir. Lūk tā. Tas, kas ir būtiski, ko arī Aigars pieminēja, ka atbilstoši likumam par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, 6. pants nosaka tātad, ka šis varētu būt dabas piemineklis, ka tas nevis varētu būt, bet ir dabas piemineklis. Savukārt 13. pants šim likumam nosaka, ka dabas liegumus, dabas parkus, dabas pieminekļus, kur ir nozīmīgi dabas vai kultūra vēsturiskajā mantojumā saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var noteikt pašvaldība. Un visbeidzot 12. punkts nosaka, ka lēmumu pieņemšanai par aizsargājumās teritorijas izveidošanu nepieciešams zinātnisks pamatojums. Iedzīvotāji ir uz vairākām lapām šos zinātniskos pamatojumus atraduši no sākot jau 1927. gadu, bet tāpat arī šis pants nosaka, ka plānam ir jābūt plānam un ar piesaisti un robežām. Līdz ar ko tas nebūtu tā, ka mēs tagad atbalstam vienkārši šo te, ko iedzīvotāji mums ierosina, mums būtu jāsauc ģeologs, kas to visu risinātu un skatītos, speciālists droši vien no dabas aizsardzības pārvaldes vai kāds jāizvēlas, kurš tad attiecīgi noteiktu šīs te robežas precīzas tādas, kādas viņas ir uz šo te valni, nevis pa kadastriem. Kā arī, ja nepieciešams, tad tas 12. pants nosaka, ka arī būtu jāaprēķina šīs te kompensācijas par apmēru zemes īpašniekiem, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumā teritorijā. Un vēl ir tāda lieta, ka mums ir dabas aizsardzības pārvalde arī sniegusi savu atzinumu, un viņi šo te aicina mums, tātad mums smalkāk izvērtēt kā pašvaldībai. Viņi neuzņemas nekādas turpmākas tādas tā kā vērtēšanas iespējas. Lūk tā. Būtu noņem Lelde tagad karti, lai mēs redzam ekrānā kolēģu sejas. Lai mēs redzam kolēģu sejas, tā varbūt mazliet haotiski tas stāstījums mums kopējais sanāca, bet idejas, kādas ir jūsu sajūtas? Guntis Klikučs. Manas sajūtas ir kategoriski pret. Paldies, Andri. Īsi kodolīgi. Gunti. Tādas pašas kā Andrim. Arī pret. Mums jau pietiek ar kālu, teičiem. Tieši tā. Krustkalniem. Lubānas mitrāju. Lubānu. O. Pietiek.
Es tā piesardzīgi līdzīgi piekrītu Andrim un Guntim šobrīd, jo manī baidā tas stāsts par iespējamām kompensācijām, ja mēs šādu mehānismu ierobežojam karjeras. Ja tas mums uzdodas, tad mēs varam bankrotēt viena gada laikā, ja šīs karjeras mums potenciālo negūto peļņu pietiesās. Vajag domāt un mēģināt ar to visu sadzīvot. Mēs nevaram šitā rīkoties. Vai nu tad labāk samaksājam kompensācijas iedzīvotājiem, kas ir pret šitiem karjeriem, un tie būs uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, un tas būs vienreizējs maksājums un aizmirstam šito. Pat šitā varam izdarīt. Ne jau aiziet tiesvedībās ar uzņēmējiem, kas tagad tur ir tik daudz darba izdarījuši. Tikai vienīgais, kas mani uztrauc tas, ka es katru dienu braucu divas reizes, 3 reizes uz Sauleskunu atpakaļ, kā tas transports tur iet ārā, to krustojumu braucošām mašīnām vajadzētu sakārtot, pārprojektēt un izdomāt, kā to visu sadarīt. Un lai par to viņi samaksā. Tas jau ir arī lūgts. Visu pārējo jādomā, kā tikt galā. Vēl Artūrs, Egīls, Aivis, varbūt arī uz tā kā uzņēmēju gals, kādi jūsu redzējumi? Es arī domāju, ka tur ir jāuzmanās no tām kompensācijām un jāmēģina maksimāli, lai izvairītos no šī visa. Kad arī domāju, ka esmu pret. Dotajā brīdī. Šīs situācijas. Jā, es arī droši vien, kad vairāk liecos uz citu kaut kādu iespēju meklēšanu šajā karjerā sakarā, bet uzlikt, teiksim, tādu pašvaldības ierosinātu aizsardzības tādu teritoriju, es droši vien arī atturētos lemt par šādu jautājumu. Pilnīgi piekrīt iepriekš minētajiem, arī nedomāju, ka mums ir tik ļoti strikti šī teritorija jāiegrožo. Ja mēs viņu tā uz dienas arī iegrožot nevaram, lai tas process arī notiktu, tad mums būtu jāatmaksā tiešām tam pētījums un ar visiem robežu aprakstiem. Bet tas, uz ko es varbūt aicinātu, jūs pieļauju, ka varbūt šādu tēzi pirmo reizi izdzirdējāt šodien un paši no savas puses paskatīties arī ar Leldi vēl varbūt sazināties, kaut ko sīkāk mēģināt uzzināt un Finanšu komitejā, tad, kad būsim visi pilnā sastāvā deputātu korpusu, tad pie tā atgriezīsies. Gala lēmums šā kā tā būs domē, bet ir laiks vēl pārdomāt visas situācijas. Tā kā tā mēs gribējām šobrīd ieskicēt, kāda tā problēma mums, ne problēma, bet kāda tā situācija ir izveidojusies. Iedzīvotāju skaits nav mazs, tie ir 116 pāraksti, bet arguments vēl tāds, ka tā ir viena no lielākajām karjeru teritorijām Latvijā, ja kumulatīvi saskaita visas 3 karjeras kopā. Jā, tas nav noliedzams fakts, tas tā ir. Ierobežot darbību man arī negribētos. Tas, kas mums kā pašvaldībai būtu jāuzņemās pēc tam, ja arī šī darbība notiek, kad iesaistīties trokšņa kontrolē, putekļu kontrolē, braukt virsū uzņēmējiem par jau Andra pieminēto pieslēgumu autoceļam. Šādi nosacījumi mums arī plānojuma redakcijā ir mēģināti iestrādāt. Cerams, ka tas viss arī īstenosies tālāk dzīvē. Tā kaut kā. Tiešām varbūt vēl varat paši paskatīties, aprunāties, papētīt, kas mums notiksies Finanšu komitejā. Varam turpināt diskusiju. Paldies par darbu. Ar daļu tiekamies Artūra komitejā. Paldies. Čau.